9:35 minūtes mūsu šī rīta ciemiņi minēja, kas tā par dziedātāju šobrīd ēterā. Un neuzminēja, Kārli. Neuzminēja. Es domāju, Māja Andreja, bet... Elija Zeltiņa. Jā. Mūsu šī rīta ciemiņi šorīt grupa The Soundbites. Labrīt. Labrīt. Un mēs apsveicam jūs ar jauno dziesmu un tādu ļoti lirisks nosaukums Dzejnieks un mūza. Paldies. Kādi paši tāds nosaukums? Es saprotu, dziesma ir no topoša albuma, kas jau pavasarī ieraudzījis dienas gaismu. Cik jums jau ir jau no albuma jau dziesmas sagatavotas? Šīs ir 3. singls. Bet sagatavotas. Sagatavots. Principā. Patiesībā mēs esam ierakstījuši albumu. Tagad ir tikai pēdējie slīpēšanas darbi. Bet šī ir dziesma pieslīpētā un tiek nodota šodien klausītājiem. Nē, mēs viņu izdevām negatavot. Kas mūsu klausītājiem būtu jāzina, pirms viņi pirmo reizi klausīsies šo dziesmu? Tādi jūsu ceļa vārdi dziesmai. Tagad viens uz otru skatās, kurš runā. Galvenais dzejnieks ir neieradies, teiksim tā, galvenais dzejnieks ir prom, bet ne. Jānis ir kaut kur. Jānis ceļo, Jānis ir Argentīnā, sveicieni Jānim, vai viņš ir... Sveicieni dzejniekam un mūzei. Jā. Mūza arī līdzi. Dzejnieks ar mūzu kopā, Dzejnieks ar mūzu. Ceļvārdi, vienkārši es domāju, ka šī ir tā dziesma, kurā gribās neteikt neko daudz priekšā un kaut kur tur katram klausītājam, man liekas, ir jāatrod kaut kāds tas savs saķers punkts, jo mēs šķiet arī, kad mēs par to dziesmu runājām, sapratām, ka mēs satiekamies tajā interpretācijā, bet kaut kur katrs paņem kaut ko savu, un tas, man liekas, arī ir foršākais. Strīdu bija daudz, ja? Kā to spēlēt, kā šito spēlēt. Arī jā. Kā Jānis, es skatos, tajā presrelīzē rakstīts ir tautas dziesmas spēks, pagānisms un kopīgas lūkšanas sajūta. Jānim vajadzēja atpūsties. Es saprotu, dziesmai taps arī videoklips. Jā, pavisam svaigs. Es iesaku gan noklausīties šo dziesmu, gan arī nostīties videoklipu. Obligāti, jā, režisora Elizabete Gritsmane, sveicieni Elizabetei, un galvenajā lomā Mārtiņš Meijers brīnišķīgi iznes šo stāstu, es teiktu, un arī režisorē bija sava pilnīgi kaut kāda sajūta par dziesmu, un tad atkal jau pierādījās, ka cik cilvēku, tik viedokļu, teiksim tā. Pirms mēs klausīsimies mūziku, jauno dziesmu no jauna albuma, mūsu klausītāji Mudīte vaicā, kad Soundpoetiem būs kāds tuvākais koncerts, kur varēs dzirdēt jūs dzīvajā. Dārgā Mudīte, 29. augustā mēs tiksimies Mežu parka Zaļajā teātrī. Super, un Mudīt varēs dziedāt līdzi arī šai jaunajai dziesmai. Pirmais skaņojums radios konto ēterā, The Soundpoets un Dzejnieks un mūza. Man vēl pēdējais jautājums, kā ir labāk? Vispirms skatīties videoklipu vai vispirms klausīties dziesmu? Es teiktu, ka nevar nokļūdīties. Jā. Taisnīgi. Šobrīd mēs viņu klausamies. Neslēdzam ārā radio, es teiktu tā. Ja jūs esat šeit, klausamies. Jā, paldies. Pēc tam nostamies video. The Soundbites un Dzejnieks un mūza.